Man tikko garām gāja pilnīgi salījuši cilvēki. Laikam ekskursanti, milzīgs bars. Tā, apgriezījuši tēt nagus, kā man patīk tie rīti, ka es varu mierīgi ieiet dušā, kad ir kluss, ka mani bērni spēlējas savā starpā. Paldies viņiem! Tiešām paldies viņiem! Šodien kaut kādas lomu spēles, visu laiku spēlē savu karu un tādas tēmas, cīņas, cietumi. Bet paldies, ka viņi tagad īstenībā 11 no 9:30 spēlē, no pusotru stundu jau. Drīz būs droši vien sākt kašķēties savā starpā, bet pagaidām vāru atkal amaranta sēklas. Tiešām, es nezinu, kas noticis, pēkšņi tik ļoti iegaršojās. Varbūt arī pie visi jāpierod. Tad nekur sataisījos, tā vienkārši. Vai viss ir skaisti un kārtīgi. Ārā nevaram iziet ar sāru, lietus līst. Tā rosīšos lēnām. Nokrita vīlītei gals. Nezinu, kur pazuda. Kaut kur. Vienkārši vakar vienai no savām tantēm griezu nagus. Šausmīgi gari nagi bija izauguši šitik gari. Tiešām tādi kā šķipeles un ļoti cieti tādi stipri nagi. Un viņa vēl tā stilīgi kā šķipeles asas šādas te kā nazīšas asināja. Man likās jau pa garu, pa traku gari. Un tos nagus jau, ja nagi gari, loģiski tā aizmugurīte, ir jābirstē, jāmazgā tur baktēriju krātuvs. Es vienmēr skatos bērndārzā, ja strādā skolotājs ar šķipelēm tādām. Liekas, kā viņas tur tiek galā ar tām baktērijām. Jā, un mati viņai ļoti gari, līdz viduklim. Sirmi gari mati. Redz kā. Ja es viņai parādītos tādā izskatā. Es domāju, ka viņi noģītu. Nē, viņi man sūtītu uzreiz ārstēties kaut kur. Visu kaut ko sāktu. Nezinu, piedāvāt. Vienīgi tās amaranta sēklas, es nezinu īsti kā vārīt, es tādu lēnām iepraktizējos. Man bieži vien piedeg katliņš vārot. Bet, es uzlieku 15 minūtes to taimeri, noņem vāku, lai ūdens tvaiko ārā. Ūdens bija aptuveni līdz šejienē kaut kur. Jā, drīz būs gatavs. Šoreiz nedaudz piebēru auzu pārslas. Auzu pārslas, pilngraudu. Vienkārši nedaudz tikai stāv un mētājas. Labāk iztērēt, lai nav, lai acīs nerādās. Tā kā mēs pie tās manas kundzes vienmēr. Vai, paldies Dievam, ka kaut kas tik apēsts, jo viņai ir slimība tāda. Viņa visu prasa, lai ir daudz, lai viss ir daudz, un nevar cilvēks apēst, viņa īstenībā ļoti maz ēda. Un tad ir jāmet ārā, un viņa uz mani ir ļoti dusmīga. Viņa saka, ko lai es daru ar to ēdienu? Viņa saka, ēda. Bet tāpat laikā, tad, kad pie viņas citi cilvēki atnāk, tad viņa vienmēr stāsta. Varēja, tā kā viņa tik daudz ēda, viņa visu apēda. Es domāju, pa man arī tā runās, tāpēc es tā akurāti. Jā, tas tā ir. Ko var darīt? Ritīgi, labi, tagad padarbojos. Pirmkārt, izkrāsoju apli. Teiksim tā, tas ir tas aplis, kas jau bija izkrāsots. Vienkārši apvilku kontūras un devu nosaukumu. Un nosaukums ir, es nevaru apstāties ziedēt. Man likās vēl dabas baznīca, un es skatos filmu šobrīd. Bērni atnāca uzmet tikai aci vienu brīdi. Mēs vēl ārā bijām izgājuši sāru. Un par Haraldu Sīmani, Jumiķis un dziesminieks. Dzintras Gekas filma Replay var noskatīties. Es atceros, ka tieši tikko parādījās kinoteātrī, vēlējos redzēt šo filmu. Pirmkārt, Haralds Sīmanis, man liekas, tāds spošs, īpaši, ar to savu dziesmu Ezers, mans ezers, jā. Īstenībā es pirms tam nezināju Haraldu Sīmani, mans vīrs man iepazīstināja ar viņu. Tieši ar mūziku, ar Dairadi. Un man tik žēl, ka es neesmu baznīcā viņu dzirdējusi.
bija iespējas, bet kaut kā toreiz nesakrita, un tagad jau viss, vairs nekā. Tā kā apli vilku tā lēnām un klausījos to filmu, ļoti iedvesmojuši, un Amanda Aizpurojot vēl dzīva, bildē redzama. Nē, nevis bildē, bet filmā. Par tādi seni laiki. Es vēl līdz klām nenoskatījos, tagad noskatīšos, bet gribas uzzīmēt jaunu apli. Tā kā esmu uz tā viļņa, tad tagad zīmēšu. Un tad, kad man Liena vaicāja, saimnieko Liena, tik labs komentārs bija, kas man dod enerģiju. Un es domāju, pirmais, tad, kad esi noguris, negribas neko. Pilnīgi neko negribas, gribas tikai klusumu un vakumu. Tāpēc gribu nopirkt migrēnas cepuri. Tiešām skatījos žurnālā Ieva Sutugova. Stāstīja, dalījās ar tām lietām, kas viņai dzīvē palīdz. Nu, tur ir tā lapa, tā sadaļa. Un tur ir tieši tā migrēnas cepure. Nofotografēta, paskatījos nosaukumu, 62 eiro tādu maksā. Bet pirmkārt, tad, kad man galva ritīgi sāp un reipst, augsts ir tas, kas tiešām palīdz. To es esmu sapratusi. Tumšs arī. Un tā migrēnas cepura būtu derīga ne tikai man, bet manam vīram. Viņam arī sāp bieži galva. Nu tā kā to vajadzētu nopirkt. Līdz ar to palīdz miers, bet enerģiju dod māksla, kultūras cilvēki, viņu dzīves stāsti, literatūra, radio, dažādi raidījumi, bet īstenībā viss, kas ir saistīts ar mākslu un kultūru. Jo tad man tā kā es tik ļoti paceļos spārnos tādos iedvesmas. Tas man iedvesmo, jā. Laba filma. Noskatījos līdz galām. Kā saka, paraudāju. Tad jau laba filma. Un uzzīmēju arī apli savējo jaunu. Tā sāku krāsot. Un tā. Un sapratu, ka man jāiestāda arī lavandas. Ļoti smuki kaimiņiem izskatās. Nezinu, man kaut kāds pinkšķamais ir. Jā, un tur vienkārši filmas beigās tāda aina. Ļoti aizkustinoša. Un tā kā tik īsta. Jā. Pulkstenis gandrīz 4:30 izkrāsoju arī savu. Es nezinu, laikam nosaukums būs ziedēšanas vilnis. Ziedēšanas vilnis. Vai ziedēšanas vilnī, nu vēl kontūrēšana, tad jau arī. Bet šodien viss. Lieku visu. Nu, Sāriņa prasa savu uzmanību, jā? Sāriņa. Jā, arī. Domā, es te arī dzīvoju. Kāpēc man neviens nepievērš uzmanību? Jā, tā ir. Mierīgi gulēju visu dienu šodien, jā? Lietus līja. Ko tu var darīt? Sāra vispār nozīmē princese, kādā tur valodā. Tulkojumā. Sāra. Jā. Kura mani cenšas, kā saka, padarīt par cilvēku. Kā viņa teica, ka viņa ir daudz saprūpētājs padarījusi par cilvēkiem. Viņa stāsta tā, ka vienmēr viss no plasmas iepakojumiem ir jāpārliek burkā. Rekur tās pupiņas, čilī, es pārliku jau, pusīt izēdu, viss pietika. Un tātad jāatrod burciņa piemērota šiem. Nu, daži tādi darbi, kas man ļoti nepatīk. Man ir grūti uz tiem saņemties, un tāpēc arī rezultāts ir tāds šausmīgi netīrs leduskapis. Vienkārši es jau to redzēju. Protams, ka es to sen jau redzēju, bet es nevarēju saņemties. Tā kā šodien es atpūtos tā, nu tiešām forši, tad es domāju, nē, tagad 5:30, saņemšos, izmazgāšu vannas istabu visu rūpīgi un leduskapi izmazgāšu. Un man būs mierīga sirds. Un vēl es atceros, bija komentārs par to, kā var būt tik mazs leduskapis, šausmas. Bet pluss ir tāds, kā mēs visu izēdam. Man ļoti nepatīk izmest pārtiku. Jā, zinot man vēsturi, ko es esmu darījusi ar pārtiku. Ja? Nē, tiešām, tā kā cieņa pret ēdienu.
protams, ka ir liela. Un līdz ar to, kādi tie ir resursi, kādi jēga visu laiku pirkt un mest ārā. Pietiekami daudzās ģimenēs esmu strādājusi, arī kā, teiksim, nosauksim to vārdu guvernante, kad bērniem kaut ko mācu un skatos, pieskatu, vēl pagatavoju ēst un tā tālāk. Līdz ar to zinu, ka tiešām ģimenēs milzīgi leduskapi un pārtika tiek lādēta ārā, jo tas vienkārši nav pārredzami. Tur ir tik daudz, ka tu nav iespējams apēst, un līdz ar to, daudz jāmet ārā. Tā, viss mazgāja tālāk. Vispār taisos braukt uz veikalu. Manēji aizgāju uz suni, bet es atcerējos, ka ir šīs te lietiņas. Es pasūtīju Temu smaržu trauciņus. Man vajadzēs tikai izdomāt, kā uzrakstīt. Jo tad, kad šādi kaut ko smaržina, diezgan švaki var sajust. Tā. Ja man kaut kas ļoti iepatiksies, tad es jums zināšu, kas tas ir. Tvillī. Man tā liekas, tā izrunājas. Tā, un ko es vēl? Es noteikti gribu pamēģināt to tējas sēni izaudzēt, ko Santa ir aprakstījusi. Soli pa solim. 2 reizes nav sanācis. Santa. Man liekas, ka man tagad ir jāsanāk. Un tad jau tiešām es esmu pilnīgi dūli, ja man nesanāks. Vienīgi man nav 2 lietu burkas. Izdomāšu. Tā. Sēžu un gaidu. Vienkārši atbrauc jau no veikala. Kad bērni jau bija ielikti gultā, un es negribēju, lai es tā kā nāku, čābu un grābu ar visām somām. Tad es gaidu pēc to viņi iemiks. Šūpojos, samontēšu video. Un tā. Lai jums ir brīnišķīga svētdiena. Atā.